Kādas sajūtas pirms starta? Šoreiz ir pārsteidzoši tādas mierīgas. Jā, vienīgais es aizmirsu, kur piesprāst numuru. Man tas tā bišķīt satraukumu rāda, kā būs ar numuru, kā viņš turēsies. Bet tā ir salīdzinoši mierīgas. Vai ir svētku sajūta? Svētku sajūta, jā. Man liekas, ja darbiņš mājās ir padarīts, tad šie ir tā kā skriešanas svētki. Iepriekšējā gadā tev izdevās lieliski startēt. Kādi šogad mērķi? Mērķis ir tikt līdz kliņķim, kā jau laikam lielākajai daļai, un ne uz ko lielu es neceru. Mazliet varbūt uzlabot rezultātu, bet neko ļoti lielāku. Kā tu gatavojies šim skrējienam? Vai tikai skrēji vai vingroji? Pastāst. Nē, skrēju, vingroju, bija dažādas traumiņas arī, līdz ar to man bija arī fizioterapeita apmeklējumi un tāds cieši kontakts ar fizioterapeitu. Sagatavojāmies šim startam, tā kā es ceru, ka izdosies. Kā tev šķiet, vai pagājuši gadu bija vieglāk, ka tu pirmoreiz skrēji, vai šogad, ka tev jau ir pieredze? Es domāju, ka pagājuši gadu. Pagājuši gadu es nezināju, kas tas ir, bet es ļoti ceru, ka tās emocijas būs tādas pašas un pozitīvas un labas. Kāpēc tu atkārtot piedalies Rīga Valmiera? Kas šeit ir tik īpašs? Šis ir īpašs pasākums, jā. Un arī tā nakts, tā ļoti, ļoti maģiska nakts. Es nezinu, vai to iepriekšējā gada video vispār var noskatīties bez asarām acīs. Un ir ļoti skaisti un forši tie cilvēki, kas šeit ir, un jā, tās emocijas noteikti. Vai ir kāds posms trasē, par ko tu īpaši satraucies, vai varbūt pat gaidi? Mans satraukums ir vairāk par to sākumu, lai nebūtu satraukums, bet tad jau pēc tam tie kontrolpunktiņi, kur gaida savus atbalsta personas, un tā kā tas sākums droši vien būs vissatraucošākais. Kāds plāns finišam? Finišēt! Nekas vairāk. Varbūt jau ir plānā, ko ēdīsi, ko darīsi? Nē, skatīšos pēc sajūtām, un galvenais izbaudīšu arī masāžu, protams, noteikti, un tad jau redzēs, jā. Lai izdodas tavs iecerētais. Jā, paldies, lai tev arī izdodas.